Šobrīd ir aktīvais vīrusu laiks, kad sāsinājusies arī gripa. Šajā laikā ir ļoti svarīgi stiprināt savu imūnsistēmu, un to ir iespējams izdarīt ar transferfaktoru. Tā ir aminoskābe, citokinīns, informatīva molekula, ko sauc savādāk transferfaktors. To iegūst no pirmpiena, un šis transferfaktors ļoti labi apmāca imūnsistēmu, jo viņā ir ierakstīta informācija no paudžu paudzēm par veselu organismu un informācija, kādi vīrusi, kādi mikrobi, kādas sēnītes un kādas kroplīgas šūnas ir svešas un nederīgas organismam. Tiem cilvēkiem, kas lieto transferfaktoru, organisms vīrusu atpazīst jau pirmajās 24 stundās. Tas palīdz ātrāk uzveikt tos. Arī iesnas tiek uzveiktas 2 līdz 3 dienu laikā. Un gripas laikā ir tieši tāds specifisks transferfaktors, ko iegūst ne tikai no govs pirmpiena, bet arī šeit ir transferfaktors, ko var iegūt vēl no olu dzeltenuma. Un to sauc trifaktors. Un trifaktors tāpēc, ka ir pievienots vēl trešais faktors, tā ir mazā nanomolekuliņa, kas palīdz izmantoties šai te formulai, ko arī iegūst no govs pirmpiena. Un tā vajadzētu būt jebkurai ģimenei mājās, un mēs to savā dakteru sabiedrībā saucam par ātro palīdzību. Jo, ja jūs jūtat tikko kādas saaugstēšanās pazīmes vai temperatūras pazīmes vai sāpes kaklā, ja cilvēks lieto uzreiz 2 kapsuliņas, viņš pat var viņas sakošļāt, un pēc stundas vēl 2 kapsuliņas, tad lielākoties šīs te saslimšanas sajūtas beidzās. Profilaktiski gripas laikā mēs varam lietot šo te transferfaktoru, kas ir iegūts no govs pirmpiena, un viņu sauc klasiks. Šeit ir tīra aminoskābe no govs pirmpiena, un tā palīdz stiprināt imūnsistēmu, novērst dažādas alerģiskas reakcijas. Pie tam viņa harmonizē nervu sistēmu. Transferfaktors strādā kā antioksidants, uzlabo nervu sistēmu, palīdz izzust baiļu sajūtām, uzlabo miegu, kā arī palīdz uzveikt herpes vīrusu. Vēl ir viens produkts, kur ir trifaktors, kopā ar Tibetas sēnēm, kordiceps, ganoderma un portugāļu lietus sēne agāricus. Šīs te sēnes arī stiprina imūnsistēmu, tās darbojas kā imunomodulātori. Transferfaktori ir uzturu bagātinātājs, kas stiprina imūnsistēmu un palīdz cīņā ar vīrusiem.